Turpinājumā uzzināsim, kā iekārtot vidi, lai bērni izbaudītu kustības brīvību un prieku. Mazajam bērnam ir svarīgi daudz kustēties un izzināt pasauli. Kādas īpaši aktīviem bērniem radītas attīstošās mēbeles ir vispiemērotākās? Ciemojamies Māmiņu kluba bērnu dārzā, kur tiek praktizēta brīvā spēlēšanās un bērni rotaļājas īpaši iekārtotā vidē. Galvenokārt mums ir bērnu attīstošie laukumi, tas ir mūsu primārais, jo tas viss ir tendēts uz bērnu izaugsmi un ilgtermiņu. Mēs arī ražojam dažādas mēbeles, kas ir galdiņi, krēsliņi un citas palīga ierīces, lai bērns varētu mājas vidē iejusties līdzvērtīgi pieaugušajiem un kopā ar pieaugušo darboties. Pienācīgas fiziskās aktivitātes dienas laikā nodrošinās arī vēlmi bērnam atpūsties un darboties savā nodabā mierīgāk. Piemēram, pazīmēt vai spēlēties ar citām rotaļlietām. Svarīga ir iespēja dažādi sevi nodarbināt. Viņi nevar sēdēt tikai uz vietas, un tā kā mēs nevaram nodrošināt visu laiku būt ārā, tad viņam arī telpās ir vajadzīgi, kur viņi var sev fiziski attīstīt. Mums ir svarīgi tāpēc arī tās plikās pēdas, lai bērnu velnes var veidoties, ko mēs zinām, kas veidojas līdz 3 vai līdz 5 gadu vecumam. Arī kājas ir ļoti svarīgi, un te kāpelējot, rāpelējot, aiz pašas gribas, nevis kaut kādā nodarbībā, bet bērni paši izvēlās, kad viņi kāpelēs un rāpelēs, tad viņam tas ir, fiziskā attīstība, viņi ir nodarbināti, un tad viņi gatavs arī tai garīgai attīstībai pievērsties, respektīvi vai nu spēlēties, vai arī iet uz apmācībām. Un tad viņi atkal var izlādēties. Un tāpēc ir svarīgi, ka mums arī šāda iekārta vai kaut kas, ko bērni var kāpelēt un rāpelēt un izmēģināt savējo, ka viņam tas ir tāda iespēja to darīt un nav tikai spēlēšanas lietas. Šis būs labs palīgs kā bērnu dārzā, tā arī mājās. Vecāks var pats izvēlēties atbilstoši savam bērnu vecumam un attīstības posmam to mēbeli, kāda viņam ir nepieciešama, un pielāgot to gan pašam bērnam, gan arī telpai. Mūsu mēbeles ir pietiekami multifunkcionālas un uz ilgtermiņu vērstas. Kā piemēru varu minēt veselu kolekciju, kas ir Little Peak, ir savstarpēji savienojumi. Vecāks var izvēlēties, sākt ar kaut kādu vienu trīsstūri un pēc tam viņu papildināt ar citiem trīsstūriem vai arkām. Tad, kad bērniņš ir izaudzis no Little Peak sērijas, tad to pašu, kas jau ir bijis pirms tam iegādāts, visu var savienot kopā ar multifunkcionālo roto laukumiņu, kas ir Illu Peak nosaukts un izmantot jau tālāk līdz savam 5 gadu vecumam. Un tā mēs varam kombinēt vairākus trīsstūrus kopā, vairākas arkas kopā savā starpā, iegūstot ar vienu jaunu to veidu, ja sarežģītības līmeni, kā bērnam pievarēt un mācīties, iekarot to savu mazo virsotni. Var gan kāpelēt, līst, šļūkt, ielikt rotaļlietas, spēlēties ar striķīšiem. Iespēju ir ļoti daudz, bet vai šādas mēbeles ir bērniem drošas? Tad tas nav bīstams. Tanī brīdī, kad mēs bērnam neliekam kaut ko darīt. Šeit bērni dara tik daudz, cik viņi paši jūtās droši. Un tā kā mēs sākam jau mazā grupā ar mazākiem rīkiem, ne tik augstiem, bet mazākiem rīkiem, bērni jau ir uztrenējis gan savu līdzsvaru, gan savu varēšanu vai arī savu vēlmi to darīt. Svarīgi ir neiejaukties, nekliegt. Ja mums ir šaubas, ja jauns bērns atnāc, mēs esam tuvumā, bet mēs nekad nepadodam roku vai parādām, kas jādara. Jo bērns atklāja pats, un tad, kad viņš ir ar sevi un var atklāt šo rīku, tad viņš arī visvairāk un vislabāk to darīs, un tad tas arī nav bīstams. Transformējumās mēbeles ir lielisks pasaules iepazīšanas palīgs gan iekštelpās, gan arī ārā svaigā gaisā, spēlējoties gan vienam, gan kopā ar citiem bērniem. Illo Wood sociālajos tīklos iespējams atrast draudzīgas atlaides mēbeļu komplektiem un izstrādājumiem.